Tiek svinēti pagasta svētki, uz kuriem vēl varat paspēt. Šis nelielais pagastiņš Ventspils šosejas malā, kur smaržo visu gada laiku pēc zaptēm, āboliem, jāņogām, ievārījumiem, konfektēm, svin jau šos svētkus vairāk kā 15 gadus. Un ir 5. gads, kad mēs svinām nevis tikai Pūras centrā, bet pieņemam arī mazos ciematiņus, kas ir 10 km attālumā, 5 km attālumā, jo viņi visi neatbrauc uz šejienu. Mums ir svarīgi, lai viņiem arī šī Pūras sajūta ir, lai viņiem šie svētki ir. Un rīt ir ballīte un svētki Dzintaru ciematā, kā arī Pūrē. Un sestdien ir Lamiņu ciematā liela ballīte un arī Pūrē, un mēs visi kopā viņus svinam. Un tas ir skaisti, kad cilvēks atnāk, ka viņam ir šī piederība, kad ir domāts viņam viss šīs dienas, kur viņš var piepildīt ar saviem ciemiņiem, radiem, draugiem un kopīgi lustēties. Šis gads ir pasludināts kā Kultūras nama jubilejas gads, jo Kultūras nams svin 80 gadu jubileju, novembra beigās svinēs. Un līdz ar to šodien ir 18. būs pagasta svētku atklāšana. Mums ir vienreizēji brīnišķīgs dāvinājums, laukakmenis ar ierakstu Vecais nams, kam dvēsele ir vaļā. Un šis arī būs jubilejas gada un Pūras pagasta svētku 11. atklāšanas pasākums. Šī ēka, kas man ir aiz muguras, muižas laikā tā ir bijusi muižas rija. Un tad rija ir nodegusi un palika tikai sānu laukakmeņi, un bija ļoti aktīvi un rosīgi cilvēki, kas sāk šo ēku atjaunot. Un 1934. gadā bija ēkas atjaunošanas pasludināšana un pirmā ballīte, un tātad arī tas tika nodibināts kā saviesīgās biedrības nams. Un kopš tā laika šī ēka ir kalpojusi kā kultūras iestāde ar visām savām izrietošiem kultūras funkcijām. Un tagad ir 80 gadi, jā. Skaistais laukakmenis ar dvēseliskajiem vārdiem ir akmeņkaļa Gunta Celitāna veikums. Akmeni bija atrasts diezgan grūti, izmeklējos riņķī pa visām akmeņu šķupām, neieraudzīju piemērot, ko bija domājis, uz kur varētu atrasties šis uzraksts, un beigās braucu garam kaimiņu mājām, skatos, stāv akmens. Ar sūnu apaudzis, domāju, jāpakārpa nost, varbūt tās, kad derēs. Un tā es viņu atvedu līdz mājām. Vēl kaimiņš teica, es viņu tā mocīju, lai dabūtu no lauka nost, viņš saka, un tu paņem un aizved prom. Viņš saka, varēja ātrāk piebraukt un būtu vienkāršāk man tā lieta bijusi. Apmēram tā. Vai tas bija darbs, kurš jums prieku sagādāja? Jā, man patīk ar akmeni strādāt. Es jau ilgus gadus nodarbojos ar akmeni. Tāda kalšanas darbi no akmenes, tas man ir vairāk kā vaļasprieks, bet es mūrēju tur kamīnus, trūklakas, tādas lietas no akmeni veidoju. Vēldzi un spirdzinājumu kultūras nama apmeklētājiem sniedz Gunta atjaunotā aka. Tīnes projektu, Eiropas naudiņas kaut kādas, teica, vajadzētu sakopt, tur tāda aka uz sabrušanas robeža bija, jūs jau redzējāt laikam to, kādu viņi izskatījās. Un viņi teica, vai nevarot izdarīt, tie līdzekļi esot tik, cik esot, cik tur piešķirts ir, un tā mēs ar ģimeni, vēl no kolēģi viens puika, un tā mēs arī to aku savedam kārtībā, lai ir viens sakopts Latvijas stūrīts, kā es saku vēl. Šodien arī tiks tātad parādīts un apstiprināts, un ar šo brīdi lietošanā arī ies Kultūras nama logo, par ko mēs vairākus gadus esam sapņojuši un esam sapni realizējuši. Un vēl šovakar mēs esam aicinājuši pie sevis ciemos viensētu saimniekus, saimnieces, kuriem ir mājvārdi ceļgalos, ceļu norādes, lai zinātu, uz kurām mājām pa šo ceļu var doties. Un tiks īpaši sumināti arī šie saimnieki, saimnieces, kam ir mājvārdi.